man ir skaidrs, ka Rīga vairāk nekad nebūs industriāli attīstīta pilsēta tāda, kāda viņa bija iepriekšējā laikā. Bet Rīgu var attīstīt, un man liekas, ka tas, ka Rīga ir tāda, kāda viņa ir, ka tur ir milzīgs izaugsmes potenciāls, taisnē arī tajā daudznacionālajā sastāvā, kāds Rīgā arī ir bijis vienmēr. Un Zaļie partija par šo nav nekādu problēmu. Tātad mūsu tā pieeja ir tāda, un mana pieeja ir tāda, ka mēs, protams, pārvarēsim 5% barjeru, mums būs tā zelta kārts, bez mums nevarēs izveidot valdību, un būs tikai divas iespējas. Vai Ielertas kundze strādās manā gudrā vadībā, vai Ušakovs būs vicemieris sociālos jautājumos. Un Rīgu es redzu kā attīstītu Eiropas pilsētu, kurā satiekās austrumi ar rietumiem, kura ir konferenču pilsēta, un uz kurieni brauc ne tikai turisti tādi, kā šobrīd brauc, bet uz kurieni brauc tiek speciāli organizēts turisms dažādām zinātniskām konferencēm, un tā ir vesela industrija, un tādu vietu Eiropā un galamērķu pietrūkst pasaulē, uz kurieni vest, un Rīga ir ļoti skaista pilsēta.